Sēga jau labi izskatās pēc tā 12 stundu lidojuma. Mēs esam Miami. Vai tas slikti ir? Galīgi nē. Vietējie evakuējas. Skrienam! Pasaules gals nāk. Glābjās, kas var. Aha. Piecelšies, lai uzspēlētu plumos volejbolu. Intervešs pēc 10 gadiem populāri cilvēki. Bija ļoti daudz problēmas. Es nereāli esmu līdz šitienē jau. Ir 3:30 naktī. Kur mēs lidosim? Miami. Miami Beach. Es jūtos pārāk sūdīgi, lai pateiktu skaisti Miami. Kas tolets? Nu, ej, kamēr vēl nav slapš biksē. Es nevaru. Karsti! Labi, mācīju meitenē pildīt karteti. Amerikas Savienotajās valstīs. I'm in the USA. Jo, mēs atbraucām uz lokāciju. Tūlīt nočikosim, kur mēs varam iet un ņemsim ārā koferišus un sāksim strādāt. Sēga jau labi izskatās pēc tā 12 stundu lidojuma. Šodien tad uzstādīsim production roomu, sapratīsim, kas ko kā. Laikam būtu ļoti vērtīgi atvērt koferus un reāli sašķirot. Mums ir visa tehnika iztiesīta pa visu, ietnāk 2 koferi, bet joprojām uzliekam productionu. Sākuma stadijā. Beautiful country. Mazais updates. Esam ieradušies beidzot notikuma vietā. Šīs būs skaistais volejbola laukums, bet līdz tam mēs vēl tiksim. Ir atvērti visi 27 koferi, sadalīti pa frakcijām, tā lai mēs saprotam, no kura koferi, kuru vadiņu var izņemt, kuru vadiņu ielikt. Kas vēl šeit ir mūsu skaistais production room konteiners ar AC unit inside, kas noteikti palīdzēs režisoru kungiem. Vējains, burvīgs laiks. Mēs esam Miami. Mums bija 2 stundu lidojums uz Frankfurti, tad vēl 10 stundas ar milzīgo Boeing uz Miami, un čeļi tagad lēnām iekārto production room. Es dodos misijā iečikot mūsu hotelu, novērtēt to, vai viss tur ir diezgan normāli. Mūsu hotelīts, šis te labs vaiviņš, tā kā amerikāņu filmās. Nē, es domāju, te ārā iekšā nav vietas. Tātad, kas ir ārzemju bombzim vajadzīgi? Paičons bišķiņ, plēves daudz, ļoti daudz plēves vajag. Nekad nevar zināt, kāds laiks tev sagaida. Pasties šitiem mākoņiem. Viņš ir stīlīgs, viņš ir liels, viņš ir ietilpīgs. Lielo puišu mantu sabrauc. Aiziet 100 kilo. Mums atbrauc daļa īres tehnikas, visu lādējam ārā, skatāmies, vai viss ir, vai viss pieteikās, un tad jau redzēs. Ceļam pastamies, vai lēts ir vesela. Pērc to pašu vienu paciņu un nopērc vienu to Universal vispasaulnieku. Valstis mainās, pozīcija nemainās. Jā. Audzini viņu. Savienu apakaļ. Tā jau nav grūti, protams, jā. Man lūdzu 4. Te tiek konekcijas veiktas.
Arī nav ko noskatināt, ja? Gatavojamie. Manu kameru nomarķēt. Tad mēs varam doties iekšā. Raivi, es arī tevi dzirdu. Kad man atnāca Elmārs ar kameru un nāk Helēna un visi vietējie bēg un dodas projām. Bet mēs paliekām. Mēs paliekām. Unsurvivable, that is the exact word officials are using as Hurricane Helene has now grown to an extremely dangerous category 4. Nāk viesuļvētra. Vietējie evakuējas, bet mēs paliekām. Kas būs? Pasaules gals nāk. Glābjās, kas var. Aha. Fonā jau ir evakuācijas. Helēna! Stuvais vētra. Šeit ir daži koferi. It's refreshing. Mēs esam tādi kā āras kaķi. Āras suņi. Jā, mēs esam mežoņi. Mēs nelaiž iekšā tur, kur visi šitie ten sēž. Visi kundziņi. Mūs tur nelaiž. Slapjās darba žurciņas. Jūs iesauļojaties vai kas tur notiek? Jā. Parād pudulīt, parād reklāmiņu. Validols. Šķidrā veidā. Valedole. Filmē viņam mugurskies. Nē, nekur neuzskatīt. Beidzās mūsu otrā uzstādīšanās diena. Es ne, Elmāri, tu gribi aiziet labāk uz pludmali, tā nav bail. Tur ir dirsā, tur ir tā kā Liepā, jā. Wow! Principā tu aizēji no kāpes un uzreiz būs pūtiens. Aiziet! Aiziet! Šitādā var labi kaitot. Jep. Es biju sēdceļojumā, atvedu alus kasti. Sver kā alus kasti, bet nav alus. Oh, god damn. Tev likās, ka aizbrauc brīvdienās visu dienu. Man arī tā šķita. Visus apfilmēju, to jūs tūlīt redzēsiet. Tad, nu, cool. Atbraucu uz šo restorāniņu. Dabūju savu ierīci. Viss iet, viss forši, viss priecīgs. Tad dosimies mēs upšu meklējumos. Normāls tāds plats rajons. Likās, ka te viss ir bišķī tuvāk. Pusstunduņu bija jābrauc no mūsu pludmales volejbola laukuma. Smelnais pacā, cik klāt. Ai, Vārdins. Šī ir ofisiņš. Atbrauc pēc upsīšana. Atbrauc uz pludmali. Tā, viņi smējuši, vienkārši visā. Gaidu kaut kāda jau 5. man liekas, taksi. Lai vispār pārvietotos pa pilsētu, liekas. Atbrauc atpakaļ pie saviem draugiem. Pakaļ upsim. Man neviens vēl nebija zvanījis, ka būtu viņš gatavs, bet es atbraucu tāpat, jo bija runāts ar 5. Bet tagad sākas interesantā lieta. Durvis ir aizslēgtas. Flovē neviens neatbild. Es nereāli esmu līdz šitienēju. GTA. GTA. Trešā diena Miami. Tur aizmugurē ir laukumi un pagaidām nekas nav izdarīts. Kāpēc nav izdarīt? Organizatoriem likt nojaukt visus tālažus, visu tas, kas ir augstumā un ir iespējams, ka tas varētu apgāsties. Kāds ietekmē mūsu darbu, mēs strādājam, mums viss ir savilkts, notestēts turpat pie režijas telpas. Peldēt? Jā! Jā!
Jā! Kas par ātrumu, kas par visveicību? Vai jūs to redzējāt? Ejam! Šī nav jūriņa, šis ir opiens. Skrienam! Vējš ir nežēlīgs. Man liekas, ka Māršalam varbūt būs jānosplito elektrība tur. Kā tu raksturotu šo stundu pēdējo? Labāk nevar būt. Mēs gaidījām 3 dienas, 3 naktis, lai šajā vakarā turpinātu strādāt. Nav svarīgi, mēs strādājam 1 vai 3 dienas. Mēs tāpat izbaudīsim pēdējo vakaru. Meklē laimi Amerikā. Motivation talk. Sprīdīt seves. Darba diena ir beigusies. Redzēs, kāds būs. Mums izdosies, protams. Jāstāsta, vai whitebalance būs kārtībā. Ļoti slikti. Jo? Bija paredzēts iet pirkt drēbītes, bet tā vietā nekur neaizgāja. Jo bija paredzēts, ka viss ir izdarīts. Šodien mēs atnākam, pieslīpējam, bet bija ļoti daudz problēmas, ļoti daudz gaidīšanas. Tāpēc reizē elkoņi ir skoķis. Elmo, mēs tevi gaidam, nu? Let's go! Cik tavā vietā maksā? Mums ir budžets limits tur 20 eiro. Nu, manā maksā no 20. Tad nebūs tā vērā. Nu ko, laikapstākļi norimušies, pirmā sacensību diena un visi rītīgi rosās. Viss, kas netika izdarīts 3 dienās, nu ko mēs nevarējām izdarīt. Un tagad viss jāizdara pāris stundu laikā, lai mēs sāktu. Tu gandrīz gatavi. Pietrūks vēl tikai tāds nieks kā spēlēši. Tā būs drīz. Cerams. Labākais tas, ka laiciņš tiešām ir pierimis. Nav vēja, nav arī karsti. Šodien mēs baudām smuku saulēku. Tā kā šodien laikapstākļi Lutene. Nobalansēsim visu tā, ka būs ideāli. Tev vajadzēs kāpt stalažā. Skatos, kad zviekļi būs uzbūvējuši. Fokusiņš strādā, kamera redz visu. Fokusiņš nestrādā. Džeks aiz stalažu un kamerām. Priekš stalas sākumam ir 1:30. Gan jau paspēs. Nu jau tas sāk pēc kaut kā izskatīties. Tā, tas mums ir režisors. So it's a tournament, King of the Court. It is beach volleyball, but then a bit different. It means that there are 5 teams, and of course every team has 2 players, and they all play with a certain color. So one game is of 15 minutes in 3 rounds. So in 3 rounds, 15 minutes, that's the game. If you are a king or a queen, you are on the side with the yellow line. The challengers, so that those are the other ones, they have to get to the yellow side. That's the speed of the game. It's also a tricky part. I need only 25 master song. That's the only one I need, yeah? Nu, kā jūs uzcēlāt to kameru? Ar metodi. Metode 4 vīru spēks? Jā. Vienkārši ņēma tā un lika, un viss normāli. Vai tas slikti ir? Galīgi nē. Welcome to Queen and King of the Court. Un Filips to palīdz atrast īstos video? Jā, man opening sequenciņš nebija. Tagad ir? Nu, paskaties, diezgan zolīgi jau izskatās. Viena darba vietiņa, otrā darba vietiņa. Šeit ir ekrāni. Mums titrētājs sēž.
Tagad dzirdēs visu, ko spēlētāji saka. Vo. Pirms tam nedzirdēja. Tagad dzirdēs. Kāds plāns? Pastaigāt bišķiņu pa downtown, apskatīt skaistās mājas, kuras plienās gaisā. Ko vēl mēs gribam redzēt? Vinewood, graffiti, art, ko ļoti skaisti varētu būt. Saka, skaisti, jā? Skaisti. Paskaties. Vajadzīgs platleņš, lai to visu iefilmētu. Lai aptvertu, kas notiek. Tad mēs dodamies Miami izpētē. Hei! Būs jauns Miami aizteiks. Tur būs. Mērogam šeit mēs varam apmēram salīdzināt Latvijas izmēra kultūras akadēmiju, un tad ir Miami mājas. Vlogs, tehnikas pārnēsāšana, prasa sviedrus. Tas ir liels darbs, lai to visu dokumentētu. Ejam tālāk, eksplorot. Tā mūsu 2 stundu pastaigta beidzās foršā un autentiskā rajonā Vinewood. Pilns graffiti, smugi zīmējumi, višķi cits kolorīts apkārt un žēl, ka mums nav laika vairāk. Šis ir Tallinas kvartāls. Tāds Latvijas variants. Viņi arī kaut kam gatavojas. Skaisti. Es ļoti izbaudīju šo pastaigu. Mēs nogājām. Tad 2 stundas. 2 stundas. Jā, krūti. I know you wanna beat me and that's alright. I'm here to stay and here to fight. 'Cause I'm the king of the court. King of the court. Lūdzu, mikrofonu. Sitting over here. Oh, paldies. Lūdzu. That one's going to be yours, sir. Satraucies vai nē? Par ko? Tas par interviju. Jā. Žurnālista karjerā atpakaļ. Intervijas pēc 10 gadiem. Populāri cilvēki. Liela atbildības. Ejam? Let's go. Let's go. Jā, galvenais ir palmas. Jā. Es esmu gatavs. Tu esi gatavs. Es esmu sponsoris. Jā. Sportcentrs filmēšanas komanda ir Miami, filmējam King and Queen of the Court pasākumus, un esam satikuši arī Anastasiju Samuelo šajā pasākumā. Labrīt,
nedaudz ejam uz seju. Šī ir mūsu pēdējā pilnā diena Miami, un mēs esam piecēlušies, lai uzspēlētu pludmales volejbolu. Tā kā smuks saulēks fonā. Šodien vairs nav tik karsti kā vakardien, un skatīsimies. Man bija ideja pa voļuku. Šim jau nezinu. Labi ideja. Noturējāties, jā? Kingā noturējāmies. Nepaņem ūdeni. Atstāja lejā pie dīvāni. Raidis mīnus ūdens būs pieklis. Kā spēle? Ļoti labi. Auts! Tur mums ir 2 čempioni. Un mēs baudām dzīvi. Nu super beigās, nē? Kas tas ir? Samoilovs. Samoilovs. Kārās lauva. Iedvesmojies no vakardienas intervijas. Nu jā, bet viņa tā nedara. Šis mums bija lielākais smilšu baudītājs. Jū. Labi, mācams, Jūra. Mums beidzās. Intervijas vēl nebeidzās. Gandrīz. Vēl fināls. Intervijas vēl nebūs. Vā! Baudīšana! Super. Patika beigās? Tas bija tā vārds. Ļoti labi.